Sveiki, mīļie latvieši, lietuvieši un igauņi! Es esmu Benes Ajo. Es esmu Latvijas valsts pilsonis. Es esmu ļoti lepns par to, ka es esmu latviešu tautas dēls. Es esmu ļoti lepns par to, ka es esmu dzimis Latvijā, jo Latvija spēlēja ļoti svarīgu lomu Padomju Savienības dibināšanai un socialistiskā revolūcijā 1907. gada. Mēs zinām, kādu svarīgu lomu spēlēja latviešu sarkanie strēlnieki. Cienījamie latvieši, lietuvieši un igauņi. Tagad es atrodos Donbasā, Donetska Tautas Republikā, un es kalpoju Donetskas Tautas Republikas armijā, un es palīdzu Donbasa cilvēkiem cīnīties un aizstāvēt viņu dzimteni no Ukrainas kara spēkiem, no fašistiskā Groismana Porošenka režīmā un no fašistiem. Cienījamie latvieši, diemžēl mūsu Latvijā pie varas atrodas tādi paši etnokrāti un fašisti kā Ukraina. Viņi iznīcināja mūsu krievu skolas. Viņu dēļ mums ir 200 000 nepilsoni cilvēki, kas nevar balsot Saeimā. Tas ir etnocīda un apartīda. Cienījamie latvieši, es izdarīšu visu, lai atjaunot Padomju Savienību un socialismu Latvijā. Cienījamie latvieši, lūdzu, mums ir jāgaš Latvijas fašistisko režimu maksimāli bargā veidā. To ir jāgaš. Pie varas Latvijā ir mūsu tautas ienaidnieki. Latvijas prime ministrs, Latvijas prezidents un Latvijas labie spēki Saeimā ir mūsu ienaidnieki. Cienījamie latvieši, lūdzu, brauciet uz Donbasu un es palīdzēšu jums iekļūt mūsu Donbasa armijā un cīnīties ar tiem Ukrainas fašistiem un etnokrātiem, lai dzīvo Latvijā, lai dzīvo socialistiskā Latvijā, lai dzīvo Padomju Savienībā. Es zinu, ka Latvijas tautas, Latvijas kultūras, Latvijas zinātnes attīstība bija visaugstākā Padomju Savienības laikos, lai dzīvo socialistiskā Latvijā. Стоп, нажал? Не.